Biedri, lielā Tēvijas kara veterāni, frontinieki, partizāni. Mēs pasludinām par atklātu mūsu svinīgo mītiņu, kurš ir veltīts 53. tikšanās reizei Draudzības kurgānā. Дорогие товарищи, ветераны Великой Отечественной войны, партизаны, приветствуем вас на 53-й встрече на кургане Дружбы. Товарищи, в этом году от нас ушел партизан, патриот своей родной земли, патриот своего народа, кавалер ордена Ленина, бывший много-много раз на кургане. Когда он уже не мог приезжать, он всегда передавал свои приветствия. От нас ушел несломленным Василий Макарович Кононов. Почтим память товарища Кононова минутой молчания. И первым наш митинг открывает партизан Великой Отечественной войны Ilmar Petrovich Poteklis. Cienījamie biedri, cīņu biedri un domu biedri, atļaujiet man jūs apsveikt un nodot vislabākos vēlējumus no 130. Latviešu strelnieku korpusa un bijušo partizānu padomes. Jā, uzvara mums nenācās viegli. Tikko mēs pieminējam ar klusumu brīdi un minūtes klusēšanu, nu pat aizgājušo mūsu biedri, kurš bija viens no šī kurgāna radīšanas iniciatoriem un veidotājiem Vasiliju Kononovu. Un ja mums katram vajadzētu tikai vienu minūti, lai pieminētu Lielā Tēvijas karā kritušos, mums vajadzētu klusēt turpat 40 gadus. Padomājiet, 40 gadus.